Vairāku 100 miljonu lielās eiro ieviešanas izmaksas Latvijai varētu atmaksāties viena gada laikā kopš iestāšanās vienotajā Eiropas monetārajā sistēmā. Latvijas bankas veiktie aprēķini liecina, ka valsts sektora vienreizējie izdevumi ieviešot eiro varētu sasniegt aptuveni 12 miljonus eiro. Privātajam sektoram šīs izmaksas būs daudzkārt lielākas, tās svārstīsies no 110 līdz 219 miljoniem. Bet Eiropas stabilitātes mehānismā mūsu valstī 5 gadu laikā var nākties iemaksāt nepilnus 200 miljonus eiro. Šī izdevuma var šķist lieli, taču ieguvumi, kurus Eirozona sniegs Latvijai, būs krietni lielāki, prognozē Latvijas bankas vadītājs. Es teiktu tā, ka gan parāda apkalpošanas izmaksas, gan tautsēmniecības aktivitātes palielināšanās un līdz ar to saistītie Latvijas tautsēmniecības ienākumi, gan konvertācija izmaksas samazināšanās faktiski nosedz šīs izmaksas vienā gadā. Kopumā eiro ieviešana varētu izmaksāt līdz 430 miljoniem eiro. Taču ieguvumi no dalības vienotajā monetārajā sistēmā pēc Latvijas bankas aplēsēm būs daudzkārt lielāki. 10 gadu laikā pēc eiro ieviešanas Latvija savus ienākumus papildinās par vairāk nekā 9 miljardiem eiro. Pamatā šo summu veido ieguvumi no eksporta kāpuma un procenta likmju samazinājuma privātajam sektoram, valūtas konvertāciju izmaksu izušana un dilstošas valsts parāda apkalpošanas izmaksas. Ar to brīdi, kad tirgi uzzināja, ka Igaunija iestāsies Eirozonā, reitinga aģentūra paaugstināja uzreiz par vienu pakāpi Igaunijas kredītreitingu un pēc iestāšanās vēl par 2 pakāpēm. Tātad kopumā par 3 pakāpēm tika paceltas Igaunijas kredītreitings. Un tas ir tas, kas ļauj mums pateikt, ka noteikti likmes samazināsies. Latvijas bankas prezidents norāda, ka neskatoties uz parādu krīzi Eirozonas dienvidos, eiro joprojām ir stabila valūta un neraugoties uz skeptiķu apgalvojumiem, tās pastāvēšana nav apdraudēta. Thank you.